Gadumiju Madonas katoļu draudze sagaida divējādām izjūtām. No vienas puses tas ir prieks par labajiem pasākumiem, ko draudzei izdevies noorganizēt, alfa kursus tiem, kuri vēlas tuvāk iepazīt garīgo pasauli. Kopā ar luterāņu draudzi veiksmīgi darbojas diennakts lūgšanu kapela Madonas centrā, bet jo īpaši gandarījums par šogad uzsāktajām vīru sanāksmēm. Vīru vakari, kas sanāk tieši vīrieši kopā un gan diskutē par kaut ko, par kādu tēmu, dalās, kā viņiem ir veicies ar vienu vai otru lietu un kopīgi lūdzās. Tas ir kaut kas tāds arī, kas tikko ir uzsācies un ko vīri ir nolēmuši, ka viņi tātad reizi mēnesī šādas tikšanās rīkos. Tomēr prieku aizēno uguns nelaime, kas draudzi piemeklēja pašā adventa priekšvakarā. Ap uguns izpostīto saimniecības ēku deguma smaka vējo vēl joprojām. Pirms draudzes gada lielākajiem svētkiem bija ugunsgrēks. Es šeit saskatu, ka tieši tajā naktī pirms svētku sākuma ir tāds ugunsgrēks, ka tas ir ļaunā gara uzbrukums. Protams, viņš izmanto vienmēr kādus cilvēkus vai kaut kādus apstākļus, kas ir tie izpildītāji, bet vienmēr aiz katra ļaunuma stāv īstenībā ļaunais gars. Un, šoreiz arī tā bija, ka nakts vidū pēc 4 pamodos, kad šķūnī jau dega lielas liesmas un man vairs nevarēja neko nemaz glābt. Pirms vēl būvēt no jauna pārogļojušās krāsmatas būs jāizvāc. Jaunas ēkas būvniecībai noderīga visa veida palīdzība. Būs vajadzīgi gan koku materiāli, lai atjaunot tās ēkas, jumta materiāls vispārējais, bet laikam drīzākais tie ir finanses līdzekļi, lai to varētu darbu izdarīt. Lieki piebilst, ka zaudējumi ir daudz lielāki nekā tikai pati nopostītā ēka. Sadegusi gan apkārtnes kopšanas tehnika, gan malka, kas jau bija sagādāta visai apkures sezonai. Zaudējumi ir diezgan lieli, ir aptuveni 10 000 latu apmērā šie zaudējumi. Kas īsti ir nodeicis? Tātad gan cietusi pati saimniecības ēka, malkas šķūnes un darbnīca, kas bija blakus baznīcai, gan arī viss inventārs un arī visa malka, kas bija sagādāta apkuras sezonai. No inventāra tie ir zāles pļāvēji, trimers, kaut vai kāpnes, tā lai mēs varētu šeit līdz baznīcas griestiem aizsniegties, kad nepieciešams kaut vai lampas nomainīt. Arī tās ugunsgrēkā visas izkusa. Un, tad mums bija jau sagādāts kogriezuma krustaceļš. 14 tādas krustaceļa stacijas kogriezumā. Tā kā mēs plānojam pēc kāda laika šeit veikt remontu, tāpēc viņas vēl nebija uzstādītas baznīcā un viņas stāvēja tur. Prāvests Rihards Rasnecis ir apņēmības pilns atjaunot izpostīto, tāpēc ik viens labas gribas cilvēks aicināts palīdzēt.